Labvakar, cienījamie vecāki! Esat sveicināti Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un sāksim pirmo kursu izglītojumā vecāku sapulci. Paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Kā redzat, cerams, ka mūs redzat, šeit ir ļoti daudz tehnikuma darbinieki. Katrs ar sevi iepazīstinās un katram ir savs atbildības lauciņš, par kuru viņš pastāstīs, kas pie mums notiek, kā tas notiek un kas mēs tādi esam. Prieks, ka jūsu jaunieši un jūs esat izvēlējušies mūsu tehnikumu, kas ir otrs lielākais Latvijā. Un viennozīmīgi jūsu jaunieši, sekmīgi pabeidzot tehnikumu, noteikti atradīs darba vietas Latvijā. Tātad mēs esam diezgan kompakti izvietoti tepat Rīgā, Nīcgales un Augusta Dagla ielā, divos lielos kompleksos, un abas mācību vietas ir nodrošināts arī ar dienas viesnīcu. Un, protams, ir mums arī neliela mācību vieta Preiļos, mūsu Latgales rezidencē, un arī tur ir pieejama dienas viesnīca. Tātad piedāvājam izglītību pēc 9. un pēc 12. klases, lai jūsu jauniešiem būtu pilnvērtīga izglītība, rūpējas aptuveni 260 darbinieki un pedagogi, un visi mēs esam šeit, lai nodrošinātu gan kvalitatīvu izglītību, gan arī labbūtību mūsu tehnikumā. Tas, uz ko es gribētu aicināt jūs vēlreiz pārunāt ar saviem jauniešiem, ka mācīties ir nepieciešams, apmeklēt skolu ir svarīgi, un tiešām ir aicinājums ar cieņu izturēties vienam pret otru, pret mūsu darbiniekiem un pedagogiem, un arī pret tehniku materiālajām vērtībām. Paldies jums, un došu vārdu tālāk. Jā, es esmu Gunta Šmaukstele, es pavāšu roku, bet galvenais jau droši vien ir tas, ko es runāšu. Es gribētu pastāstīt jums to, ka šogad jūsu jauniešu dzīve ir mainījusies. Viņa ir mainījusies tādēļ, ka 9 gadus jūs zinājāt pilnīgi droši, kas notiek no 1. klases. Viņi mācījās latviešu valodu, matemātiku, svešvalodas, dabas zinības un visas citas lietas. Tagad šī dzīve ir sarežģījusies, es gribētu teikt, nākamo slaidu, ja? Jo viņi ir izvēlējušies mācīties profesionālās izglītības programmās. Tie, kas aizgāja uz vidusskolu, viņi joprojām mācās tālāk savu matemātiku un visas citas lietas, bet šeit ir nācis klāt ļoti liels bloks, tās ir profesionālie priekšmeti, mūža izglītības moduļi arī, un līdz ar to arī ir ļoti svarīgi, ka jauniešiem ir adaptācijas laiks, lai viņi saprastu, un arī jūs varbūt varētu viņus vairāk atbalstīt, jo atnākot jaunā mācību vietā, protams, ir visas lietas, neformālās lietas, bet ir arī jāsaprot tas, ka sākās iespēja, un tā ir brīnišķīga iespēja, ja kādam nav gājis labi matemātika, labi, viņi tāpat ir jāmācās, jāturpina, ja svešvalodu vai ar ko latviešu valodu nav gājis, bet sākās šie profesionālais vidējās izglītības saturs, sākas moduļi, kur ik viens, kas mācās 1. kursā, dzīvi sāk no sākuma. Protams, sākuma starts nav vienāds, jā, jo vienam iet ilgāk lasīt kaut ko, kas ir jālasa, saprast kaut ko ir ilgāk iespēja, bet tad ir jāsaprot, ka acīm redzot vienkārši ir jāpiepūlās vairāk, jo iespējas dabūt 9-niekus, 10-niekus, apgūt visu ļoti labi, lai pēc tam varētu ļoti strādāt, labi, visiem ir iespējas. Ar ko atšķirās profesionālās izglītības programmas no vidējās vispārējās izglītības programmas? Ar to, ka
vidusskolas priekšmeti ir arī mūsu programmās, jūs to esat jau pamanījuši, ir sākušies arī profesionālie moduļi. Ja vidusskolās un arī līdz 9. klasē vairāk bija teorija, tad tagad jūs redzat teorija un praksa ir 50/50 profesionālās vidējās izglītības programmās, arodizglītības programmās praksa ir vairāk nekā teorija. Jo arodizglītības programmās neapgūst pilnu vidējo izglītību, bet arī mācās matemātiku, latviešu valodu, svešu valodu, tādas lietas, bet mazākā stundu skaitā, un jauniešiem nav arī jāliek šie centralizētie eksāmeni. Lūk, tātad, ja vidējā izglītība vidusskolā ilgst 3 gadus, tad šeit jūs redzat jau 2. kursā jau būs valsts pārbaudes darbi, un 3. kursā arī. Un paralēli tam visam iet arī profesionālie moduļi, prakse iet, kas noslēgsies noslēgumā ar kvalifikācijas eksāmeniem. Šeit, tur, kur ir redzams, ka ir vispār vidējās izglītības ieguva, tātad tieši tāpat kā vidusskolās no šiem eksāmeniem var atbrīvot, savukārt kvalifikācijas eksāmenis, ja grib iegūt kvalifikāciju, ir jāliek, no tā atbrīvot nevar. Prakse. Kas ir prakse pie mums? Tie ir praktiskie darbi, tie ir prakse tehnikumā, sevišķi 1. kursos, tā ir prakse arī nozares uzņēmumos, tātad par praktiskajām lietām, par praksi man kolēģi pastāstīs vairāk. Nākamo slaidu. Par mācību sasniegumu vērtēšanu. Tātad jums visiem ir iespējas, tieši tāpat kā jūs e-klasē, tieši tāpat jūs tagad visu to varat redzēt arī Maikubā. Bet kas notiek mācību procesa laikā? Tātad notiek diagnosticējušie darbi. Droši vien jūsu jaunieši stāstīja, kā viņiem vispār izglītošos priekšmetos mācības uzsākot bija šie darbi. Rezultāti nekādā veidā neietekmē stipendiju, sekmību, bet mums ir jāsaprot, kas jauniešiem izdodas labi, pie kā ir vairāk jāstrādā. Tieši tāpat kā arī pamatskolā ir pārbaudas darbi, par kuru viņš saņem vērtējumu procentos. Tātad tas arī tiek izlikts Maikubā. Un parādās tas, kas agrāk līdz 9. klasē bija šie tematu noslēgumu darbi, mums ir mācību sasniedzamie rezultāti. Tātad tas ir tas, kas parādās arī ikdienā Maikubā, un tātad, tad, kad ir beidzies temats vai apakštemats, tad parādās atzīme. Tas nav tā kā vidusskolā vai tā kā pamatskolā bija, kad atzīme parādās tikai vai nu semestra vai gada beigās. Šīs atzīmes parādās tad, kad beidzās temats, tas varbūt arī gada vidū. Un atzīmes parādās arī par praktiskajiem darbiem un par praksi. Kas ir būtiskākā atšķirība, tas kā vispār izglītojušos priekšmetos, tāpat kā vidusskolā, tāpat kā līdz 9. klasē, jāsaņem vismaz 4 balles, un tad ir skaidrs, kā šis cilvēks ir pietiekami labi apgūs mācību vielu. Savukārt profesionālajos moduļos un mūža izglītības moduļos ir atšķirība. Tur ir jāsaņem vismaz 5 balles. Ja, tad 4 nav pietiekams kvalifikācijas ieguvēji, ne kvalifikācijas eksāmenā, ne arī moduļu apgūs laikam. Tātad tas, kas notiek mācību procesa laikā. Nākamo slaidu. Un šeit tas, kas gaida, absolūti ne pirmajā kursā, bet es domāju, ka jums arī jāzina, kas sekos. Tātad, tad, kad jums ir tikai jauniešiem sākusies moduļi ir dažāda garuma, vienā ir 60 stundas, vienā 80, vienā ir 360, ļoti dažādi ir šie moduļi, bet katra mūsu moduļu noslēgumā ir moduļu noslēguma darbs,
kurš apliecina, ka modulis ir apgūts. Tātad, lai šo vērtējumu saņemtu, ir jānokārto visi obligātie pārbaudes darbi, tātad, kas ir bijis pa vidu, un tad šo darbu raksta. Un šis noslēguma darbs un atzīmes moduļi, kas ir modulī saņemtās, ja jaunietis pārtrauc mācības, viņš ir tiesīgs pieprasīt moduļa noslēgumu šo te apliecību par moduļa apguvi, un tad lūk šis te pārbaudas darba atzīmes būs rakstīts šajā apliecībā. Pašā noslēgumā, pašās beigās mēs ceram, ka jaunieši, kas tad ir sākuši, interesēsies profesijas apguvēs, tātad profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Eksāmenu gatavo mūsu profesijās praktiski visās, tāpat kā valsts pārbaudas darbus veido Valsts izglītības attīstības aģentūra, un savukārt šo te saturu šeit skolā pieņem darba devēji. Tātad skolotāji māca un darba devēji pieņem. Tā kā tas ir ļoti svarīgi un daudzu moduļu, kas ir bijuši apgūti, saturs ir iekļauts arī kvalifikācijas eksāmenā. Kas ir kvalifikācijas eksāmenā, jūs varat paskatīties kaut vai no šodienas, ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, ir pārbaudījuma programmas, un tur ik viens var skatīties šo te saturu, lai saprastu, kas būs pēc šiem te 4 gadiem. Tātad valsts pārbaudas darbi iestājās ātrāk, 2., 3. kursā, un tātad notiek tieši pilnīgi precīzi pēc tāda noteikumiem, kā tas ir visās vidusskolās. Tā kā lūdzu atbalstiet savus jauniešus, jo viņiem ir jāmācās daudz un īsākā laikā ar mazāku stundu skaitu, bet eksāmeni ir tādi paši. Tā kā mēs ceram, ka viņi ar to tiks galā, jo pie mums mācīties, es uzskatu, ir daudz interesantāk, jo šeit ir daudz šīs praktiskās lietas, kuras ir praktiskajos darbos, ir praksē, kas rada jauniešos interesi. Bet par vispār izglītošo saturu, protams, arī ir jāatcerās. Un tālāk. Labvakar. Es esmu Marita Bogotāne-Verovska, vispār izglītojošo mācību priekšmetu nodaļas vadītāja un stipendiju komisijas priekšsēdētāja. Līdz ar to droši vien, ka šobrīd svarīgākā informācija, kas visiem ir aktuāls, būs vairāk par stipendijām. Un tad, jā, uzliekam nākamo slaidiņu. Un šeit tādā ļoti kompaktā veidā ir informācija par to, kā tiek piešķirtas stipendijas, sākot jau no pagājušā mācību gada, kad mainījās ministru kabineta noteikumi. Un šobrīd tātad ir 2 stipendiju aprēķināšanas periodi. Viens ir no 1. janvāra līdz 30. jūnijam, un otrs ir no 1. jūnija līdz 30. decembrim. Tātad nosacīti semestros tiek sadalīts. Vairāk nav tā, ka katru mēnesi rēķinam atzīmes un pēc tam piešķiram stipendiju, bet tātad aprēķins tiek veikts konkrētajā datumā, 30. jūnijā vai 30. decembrī, aprēķinot vidējo vērtējumu pilnīgi visos mācību priekšmetos, un attiecīgi pēc šī vērtējuma tiek piešķirta stipendija visam nākamajam periodam. Tātad tas, kas ir nopelnīts šobrīd, tuvākais 30. decembrī, tātad šāda stipendija tiek aprēķināta visu nākamo pusgadu, bet izpildot vēl dažus citus nosacījumus. Šobrīd tātad pirmie kursi neatkarīgi no tā, cik viņi labas atzīmes sapelna, viņi saņem minimālo stipendiju līdz decembrim ieskaitot, to paredz ministru kabineta noteikumi. Mēs, diemžēl, neko mainīt un pārkāpt nedrīkstam, bet pirmajiem kursiem šobrīd darbojas nosacījums,
Minimālo stipendiju tātad viņi saņem, ja viņiem nav neattaisnoto kavējumu vai arī nosacījums neattaisnoti kavētas līdz 8 stundām mēnesī. Vai arī, ja gadās viens iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums, par ko ir izteikts vai rakstveida brīdinājums vai rājiens, tad vēl minimālā stipendija netiek noņemta, bet ja tiek kavētas mēnesī vairāk par 8 neattaisnotām stundām un ja izpelnās vairāk kā vienu rājienu vai brīdinājumu, tad, diemžēl, arī šī minimālā stipendija tajā mēnesī jaunietim netiek aprēķināta. Un tātad minimālā stipendija ir 15 eiro. Šo mēs arī nekādi ietekmēt un mainīt nevaram. To nosaka ministru kabineta noteikumi. Jā, lai cik šķiet niecīga tā summa, bet tā tas ir. Un savukārt tātad janvāra visiem pirmo kursu izglītojumiem ir iespēja saņemt paaugstināto stipendiju, bet izpildot noteikumus, ka ir vidējais vērtējums vismaz 4 balles, un attiecīgi tad vēl mēs skatāmies katra priekšmeta vidējo vērtējumu, kas ir uz decembra beigām. Tātad vispār izglītojošos priekšmetos tās ir 4 balvas, profesionālajos un mūža izglītības moduļos vismaz 5 balvas. Un, ja ir kaut vai viens nesakamīgs priekšmets, diemžēl nākamos mēnešus paaugstināto stipendiju nav vairāk iespējas saņemt. Jā, tātad paaugstinātā stipendija ir tikai tajā brīdī, kad ir pilnīgi visi sekmīgi mācību priekšmeti, nav kavēto neattaisnoto stundu, un sākot no nākamā semestra jauniešiem būs iespēja saņemt arī stipendijas pielikumu par dažādām aktivitātēm un iesaisti tehnikuma dažādās aktivitātēs, pulciņos, sporta sacensībās, konkursos, jebkāda veida aktivitātēs. Jā, un tad arī šeit jūs slaidiņā varat redzēt, kā tiek aprēķināta stipendijas summa pēc vidējiem vērtējumiem. Šobrīd tur ir minēts sākot no un konkrētā summa, jo ministru kabineta noteikumi paredz, ka mazāku summu par konkrēto vidējo vērtējumu mēs nedrīkstam piešķirt, bet vai mēs varam piešķirt vairāk, tas būs atkarīgs no piešķirtā budžeta, jo ministrija katru kalendāro gadu piešķir skolai konkrētu naudas summu, konkrētu stipendiju budžetu, ko izdalot uz 12 mēnešiem, tad mēs arī skatāmies, cik mēs lielāku šo summiņu par katru vidējo atzīmi varam pacelt uz augšu. Tas būtu tā ļoti, ļoti kompakti, ļoti ātri. Ja būs kāds jautājums, tad droši pēc visu runātāju teiktā varēs uzdot vai čatiņā vai kādā citā veidā, vai arī droši pēc tam var piezvanīt un pajautāt un precizēt. Labvakar, tālāk turpinēšu. Esmu Ilze Pilāne, mācību procesa darba organizācijas kārtības jautājumos direktora vietniece. Un paturpinot jau kolēģu iesākto par sekmību, gribu uzsvērt, kad tehnikumā katru mācību gadu ir jābeidz ar sekmīgiem vērtējumiem visos priekšmetos moduļos. Tas ir vispār izglītojošos 4 jābūt. Un profesionālajos priekšmetos un mūža izglītības ir jābūt 5. Jo atkal ir ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, ja jaunietis pabeidz mācību gadu ar kādu nesekmīgu priekšmetu, vai arī priekšmets ir beidzies un viņā ir nesekmīgs ar galīgais vērtējums, mums viņš ir jāatskaita no tehnikuma, jo tehnikumā uz 2. gadu jaunieši palikt nevar. Tā kā, sekojiet līdzi, lai bērni būtu sekmīgi. Tālāk, lūdzu. Tātad par mācībām un vispār par tehnikumu organizētajiem visiem pasākumiem, visu aktuālo informāciju jūs varat redzēt mūsu mājas lapā.
Ko gribu uzsvērt tehnikumā, tātad mums nav kā parastajās skolās pamat izglītībā, bija rudens brīvdienas, kā tikko tas bija, mums ir jāmācās mūsu bērniem, bet ziemas brīvlaiks ir tieši tāpat. Šajā gadā tas iekrīt no 22. decembra līdz 4. janvārim, tas nozīmē, ka 5. janvārī atkal atsākas mācības 2. semestris. Kā jau kolēģi iepriekš runāja, vēlreiz gribu uzsvērt arī par profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Tie ir jākārto valsts valodā. Šobrīd tas liekas ļoti tālu, vai nu pēc 3 vai pēc 4 gadi. Bet tas laiks pienāks un valoda ir jāmācās. Tāpat runājot par praksēm neatkarīgi, vai tās ir skolā kā pirmajiem kursiem un iespējams, ka tikai atsevišķas grupas 2. semestrī uz pavasari varbūt ies ārā uz uzņēmumiem, gan ka visas prakses ir jānostrādā. Ja ir gadījies saslimt vai kādu iemeslu dēļ nav būs, protams, ārsta zīmē jābūt, tas pierāda, ka cilvēks nav sabojis, tātad ir attaisnojošs iemesls, un tad ir jāraksta iesniegums, lūdzu atļaut nostrādāt mācību praksi no mācībām brīvajā laikā. Ko tas nozīmē, ka jaunietis iet uz stundām, piedalās mācībās, ja bija praksa skolā, tad mēs piedāvājam pēc stundām, mums ir vairākas mācību darbnīcas, kafejnīca mācību, ēdnīca, kur jaunieši var iet un atstrādāt. Ja praksa ir bijusi ārpus skolas, tātad uzņēmumā, arī tieši tāpat uz mācībām jānāk, bet pēc mācībām, tātad pa vakariem, tur pa stundām vai pa brīvdienām, tad praksa ir jānostrādā. Ja mācībās, teiksim, arī tā tieši tas pats princips kā pamatskolā, ja jaunietis ir slimojis, tad procentu darbi ir jāuzraksta pēc slimošanas 2 nedēļu laikā, un darbi, kas ir summatīvie, jeb uz vērtējumu, arī ir jāuzraksta. Neatkarīgi, vai viņš bija slims vai kā, tad, kad viņš ir vesels, viņš nāk, visiem skolotājiem ir konsultācijas, konsultāciju grafiki, visi arī dzeni pieejami mūsu mājas lapā. Lai jūs zinātu, kad tad ir tās prakses, kas un kā, tad mūsu mājas lapā ir sadaļa pedagogiem, tas ir ekrāna šāviņš no mājas lapas, un pašā apakšā ir mācību procesa grafiki. Un uz tā uzklikšķinot, atverās tātad nodaļas, un jūs zinat, ja jūsu bērns atkarībā, kurā programmā mācās, viņš ir vienā no 5 šīm nodaļām, jūs atverat, un tur ir tabula, kur ir sadalīts pa nedēļām. Un burtiņš P nozīmē, ka tur ir praksa, bet tur ir arī visiem katram grafikam apakšā ir skaidrojums, kā jūs to varat zināt. Tā kā jūs varat jau uz gadu uz priekšu, teiksim, neieteiktu plānot ceļojumu, papētat kaut kur, kad ir prakse, jo bērns var braukt ceļojumā, viss ir kārtībā, bet praksa viņam būs jāatstrādā pēc tam. Tad tā viņam būtībā būs dubulta slodze. Un praksa jāatstrādā ir vismaz noteikti līdz mācību gada beigām. Nevar būt tā, ka 1. kursa praksi mēs pārceļam uz 2. kursu. Lai tas nākošais slaids, tad turpinot par praksēm. Mēs sadarbojamies faktiski ar visiem Latvijas lielākajiem uzņēmumiem, gan viesmīlībā un turismā, kas ir mūsu spektrs, šeit ir tikai daži. Mēs jauniešiem, protams, piedāvājam prakses vietas, bet jaunieši arī paši var atrast, kur viņi vēlas iziet praksi, piemēram, tuvāk dzīves vietai vai ir kaut kādi citi iemesli. Tad, kad jaunieši ies praksē, pirms viņi aiziet praksē, tātad tehnikums, viņi iedod prakses skolotājiem informāciju, kur tad viņi ies tajā praksē. Mēs sagatavojam līgumus, kurus paraksta gan jaunieši, ja viņi ir nepilngadīgi, tad arī jūs, kā izbildņi, vecāki parakstat, un ar šiem 3 parakstiem viņi dod, un 3 līguma eksemplāriem viņi dodas uz prakses vietu, kur parakstīs prakses vieta. Tāpat uz katru praksi neatkarīgi, vai tā būs tehnikumā uz vietas kā sākumā, vai arī vēlāk uzņēmumā būs prakses dienas grāmata, kuru tiks arī jaunietim izsniegt, un viņš viņu atdos savam prakses vadītājam tajā vietā, kur viņš izvies to praksi. Pēc prakses beigām viņam prakses vadītājam būs jāatnes 1 līguma eksemplārs, jo 1 paliek jaunietim,
Viens paliek uzņēmumam, un viens paliek mums kā tehnikumam, un tāpat jādod prakses dienas grāmata. Un kā jau kolēģi minēja, par praksi arī tiek izlikts vērtējums atbilstošajā priekšmetā, jeb modulī, kuru viņš, teiksim, tajā prakses laikā papildus kā praksi ir apguvis. Un tas, protams, šis vērtējums balēs arī, kā jau kolēģi minēja, ietekmēs arī stipendijas lielumu. Tālāk. Kā jau minēju, uzsvēršu vēlreiz, mācības mums notiek valsts valodā. Diemžēl jāsaka, ka daļai jaunieši ar valsts valodu nav tik spīdoši. Ir nepietiekamas šīs zināšanas, un tas ietekmē, teiksim, arī viņu mācību sasniegumus. Un tāpēc mēs piedāvājam tehnikumā pa vakariem 2 reizes nedēļā bez maksas konsultācijas. Tā kā, ja jūs redzat, ka jūsu jaunietim ir šī nepieciešamība, ka viņam vajadzētu uzlabot valsts valodas zināšanas, lai viņš varētu labāk sekot mācībām, jo, ja bērns nesaprot, viņam ir grūti izsekot, viņš vienkārši nesaprot. Tad, lai griežaties pie grupas audzinātājas, sakat, ka jūs gribētu, ka jūsu bērns apmeklē konsultācijas, un grupas audzinātājs tas atzināsies ar skolotāju, kura šīs konsultācijas nodrošinās, un meklēsim iespējas. Jo visi eksāmeni, kā jau kolēģi minēja, 2., 3. kursā vispār izglītojošos priekšmetos ir jākārto arī valsts valodā. Un jebkurā gadījumā kvalifikācijas eksāmenis 4. jeb 3. kursā jārod izglītības programma arī būs jākārto valsts valodā. Tur nāk pārstāvi no nozares, kuri uzdod jautājumus, tur ir gan praktiskie darbi, viņš kaut ko dara, veido, viņam ir saruna. Tāpat viņam ir teorija, kur arī visi jāatbild uz šiem jautājumiem ir valsts valodā. Lai jūs labāk varētu sekot jauniešu progresam, tad mums tātad ir elektroniskās uzskaitas žurnāls Maiku. Ja mācību gada sākumā, es pieņemu septembrī, oktobrī, visticamāk, varbūt grupa audzinātāji jauniešiem deva šīs paroles arī priekš vecākiem. Ja jums viņas nav kaut kur noklīdušas vai netiekat iekšā, lūgums sazināties ar grupu audzinātājiem, un viņi jums atkal iedos paroles, lai jūs varat redzēt, sekot līdzi, jo, teiksim, mazums ir kaut kāda informācija, ko reizēm mēs nosūtam arī gan jauniešiem, gan vecākiem. Tā kā to visu var. Pirmiem kursiem ir grupas, kuriem šobrīd skolotāju trūkuma dēļ nenotiek latviešu valoda, diemžēl, bet no janvāra mēs plānojam, kad notiks latviešu valodas stundas, mēs ļoti ceram, bet, ja jums kādam kaut kur ir kāds latviešu valodas skolotājs, kas var mācīt vidusskolas posmā, mēs ļoti gaidām, jo, kā jūs zinat, visā Latvijā trūks latviešu valodas skolotāju, un, diemžēl, arī mums. Bet mums ir plāns, ka mēs no janvāra nodrošināsim, būsim, lai uz eksāmenu laiku jaunieši var nokārtot labi eksāmenu. Tālāk. Vēl nedaudz par apdrošināšanu. Visi audzēkņi no 1. septembra tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem mācību procesa laikā, tas nozīmē arī prakšu laikā. Uz šo brīdi ir apdrošināšanas kompānija Balta, un tātad, kā jūs varat izlasīt, ir pret nelaimes gadījumu, tā ir veselība, fiziskais stāvoklis, dzīvība. Ja nedod Dievs notiek, jaunieci dabūna kaut kādu traumu, sportā, praksē, iegriež pirkstā vai kaut kas, tā tad ir jāgriežas pie ārstniecības iestādē. Bērniem līdz 18 gadi, principā, visa medicīna ir apmaksāta. Bet, ja jums ir kaut kādi čeki par medicīniskām manipulācijām, kā pie apdrošināšanas, tad atkal caur grupas audzinātāju prakšu vadītāju arī mājaslapā ir veidlapa, kura ir jāiespilda un jāiesniedz šiem apdrošinātājiem. Un čekā, protams, jābūt bērna vārdam, uzvārdam, personas kodam, ja tur ir kaut kas maksāts. Tā kā arī tāda opcija pastāv, bet uzsver, tas ir mācību procesa laikā visā Latvijā. Tālāk. Vēl mums ir iespēja piešķirt audzēkņiem, kuri nāk no sociāli neaizsargātām grupām,
ir Eiropas Savienības projekts, kur mēs varam nodrošināt portatīvos datorus mācībām. Tātad, ja jūs atbilstat jūsu bērns, teiksim, kādām no šīm 6 no šīm uzskaitītajām grupām, un ir nepieciešams portatīvais dators bērnam mācībām tāda lietošanā, jums atkal mājaslapā ir pieejamas veidlapas, griežaties pie grupas audzinātājas. Protams, ir jābūt izziņām, kas apliecina šos statusus, un tad mēs varam bērnam nodrošināt. Tiek slēgts līgums, ja jaunietis ir nepilngadīgs, tad šo līgumu un iesniegumu parakstat arī jūs, vecāks aizbildnis. Ja jaunietis ir pilngadīgs, tad viņš viens pats var rakstīt gan iesniegumu, gan arī parakstīt līgumu. Tālāk. Kā jau kolēģi sākumā minēja, mums ir jaunieši apgūst profesiju, un mēs esam viena no lielākajām un esam ļoti aktīvi piedalīties dažādos konkursos. Un arī skolā mēs iekšienē rīkojam, organizējam dažādus konkursus. Aicinat savus jauniešus piedalīties, lai viņi nebaidās, jo ir jau svarīgi šis process, kad gatavojas tam konkursam, vienkārši piedalās un izmēģināt spēkus, kaut vai lai zinātu, vai patīk vai nepatīk. Jo tā ir brīnišķīga pieredze. Mēs piedalāmies, pie mums skolā notiek pusfināls Skills Latvija 2 nominācijās, ēdienu gatavošanā, ja pavāriem un restorānu servisam, ja viesmīļiem, tā kā katru gadu. Šogad tas arī ir. Tur gan piedalās 2., 3., 4. kursa jaunieši, kuri jau ir mācījušies, bijuši praksēs un kuriem jau ir kaut kas, ko parādīt. Un pēc tam maija sākumā notiek arī lielais Skills Latvija fināls. Tālāk ir Eiroskills, ja tiek, un tad ir pasaules skills. Tāpat mēs esam, mūsu tehnikums un mūsu direktore ir Latvijas pārstāve tādā starptautiskā organizācijā KIHT, kas ir Viesnīcu un turisma Eiropas skolu asociācija. Un arī, katru gadu mūsu jaunieši labākie izmēģina spēkus šajās nominācijās, kādas ir. Tur ir 11 nominācijas, kas visas saistītas ar turismu un viesmīlības nozari. Un attēlos jūs varat arī redzēt, tie ir mūsu jaunieši, kas ir šajā procesā, kur startē. Tā kā aicinat jauniešus nebaidīties, iedrošinat viņus, lai piesakās, lai izmanto šīs iespējas, izmēģināt savus spēkus. Bez mācībām mēs arī rūpējamies, lai mūsu jaunieši labi justos skolā. Un tātad mums ir, kā jūs redzat, ir atbalsta personāls, kas ietilps medicīnas māsa, psihologs, speciāls bērnu tiesība aizsardzības jautājumos, ir sociālais pedagogs, protams, visi mēs vietnieki, visi skolotāji, principā visi darbinieki ir. Tā kā, ja jūs redzat, ka jūsu bērnam ir nepieciešama palīdzība, kad viņam varbūt nav tik viegli adaptēties, vai ir kaut kādas citas lietas, droši sazināties ar grupas audzinātāju, meklēsim kopā risinājumu, palīdzēsim, strādā individuāli ar bērniem. Mūsu atbalsta komanda, ja nepieciešams, tad iet arī grupās, runā ar grupām, tad izvērtē katru situāciju, un mēs meklējam individuālus risinājumus, lai mūsu jaunieši skolā tehnikumā droši un labi justos. Tālāk. Nedaudz par vēl citām aktualitātēm. Ko es gribu uzsvērt un aicināt, kad ir ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, ja bērnam, jaunietim ir kādi veselības problēmas, kas var ietekmēt mācību procesu, piemēram, tas varētu būt kaut kādas veselības problēmas, epilepsija, piemēram. Ja viņam ir nepieciešams, teiksim, kaut kāds atbalsts, ir fiziskās aktivitātes, tur jāpielāgo, un ir, teiksim, protams, ir jābūt tam visam ārstam vai speciālistu atzinumiem. Un vēl mazums, kurus apstākļus neminēju, lūdzu, mums ir noteikts, ka mūsu
pilnvarotā direktori ir pilnvarojusi mūsu skolas medmāsu un direktors vietniece audzināšanas darbā un kultūra izglītības jomā Ludmilu Levenčuku nesat šās zīmes, šo informāciju. Mums viņa ir jāievieto valsts informācijas izglītības sistēmā. Tur ir vienkārši tāds ķeksīts ir jāatzīmē, kad ir, un mēs zinām, jo saprotat, ir ļoti svarīgi to zināt, ja viņam ir vienalga kādas vai fiziskas vai mentālas un citas veselības problēmas, viņi tūlīt sāks iet jau praksēs, tie, kas ir rēdināšana, tās ir virtuves, tur ir karsti, ir krāsnis, ir cepešu krāsnis, ir vienkārši plītis, ir naži, ir visādi elektriskās ierīces, kā jau virtuvē. Ir ļoti būtiski to zināt, kaut vai tāpēc, lai mēs nodrošinātu šī jaunieša paša drošību. Tā kā, ja tādas lietas ir, tad lūdzu nākat dodat, nesat tā zīmes vai sūtat, lai mēs zinām, un tā, protams, informācija ir konfidenciāla, un mums ir izstrādāta datu aizsardzības politika, ar kuru jūs varat iepazīties mūsu mājas lapā. Tālāk, lūdzu. Nākamā lieta, ko gribētu uzsvērt, kas arī ar šiem pašiem ministru kabineta noteikumiem ir, ka direktors ir pilnvarojis darbiniekus. Ja ir informācija, kad kāds no jauniešiem ir ienesis kaut kādas bīstamas nažus vai vielas, kaut kādas narkotikas, alkoholu, vienalga kaut ko, tad pirmais ir tiesības pārbaudīt mantas personīgās, un, ja kaut kas tāds ir, protams, momentā tiek ziņots vai pašvaldības vai valsts policijai, un, ja jaunietis ir nepilngadīgs, tad arī nepilngadīgā izglītojamā vecākiem. Tā kā lūdzu pārunājiet, nepilngadīgiem atgādināt, kad arī smēķēšana ir aizliegta, daudzi dara, mēs aizrādām. Tāpat arī policija nāk, brauc reidos un skatās, un tad tiek atsaukti jūs, tiek sastādīti administratīvi akti. Bet tātad skolai ir šādas tiesības. Tieši tāpat, ja ir saņemta informācija no skolotāja vai no kāda jaunieša, kad kāds cits izglītojamais apdraud savu vai citu dzīvību, mēs viņu varam, aizvest uz atsevišķu klasi, uz atsevišķu telpu, lai viņš neapdraud sevi un citu, un tieši tas pats arī informējam policiju, atkarībā, protams, kas tur ir, arī nepilngadīgā bērna vecākus. Tā kā, lūdzu pārunājiet visus šos drošības jautājumus, principā nekas jau nav savādāk, kā ir pamatskolā, vienkārši, viņi ir lieli, īpaši tie, kuri ir dienesta viesnīcā un ir tikuši prom no jūsu, no vecāku modrajām acīm. Jā, tā kā, bet kārtība paliek un viņi ir jāievēro, un reizēm dēļ muļķības ar bērniem sanāk darīšanas ar policiju, kas pēc tam ir nepatīkami arī jums kā vecākiem. Tālāk. Bet ir arī labas ziņas, nav jau tikai slikti. Mūsu skola jau ilgstoši sadarbojas un izmanto Latvijas kultūra izglītības programmu Latvijas skolas soma, kas tad būtībā bez maksas jauniešiem kopā visai grupai, grupas audzinātāji ir iespēja apmeklēt teātras, izrādes, operu vai baletu, koncertu, lekcijas, kino, dažādas muzejas. Tas viss ir bez maksas. Latvijas skolas somai tātad ir šo pasākumu katalogs, kur skolotājs ar grupu pārunā un izvēlas, un tiek apmaksātas gan biļetes, gan arī transports. Tā kā mūsu skolotāju grupa audzinātāji to izmanto un ļaujiet bērniem braukt, tas ir gan saliedē viņus pašus kā klasi, kā grupu, gan, protams, viņi arī iepazīst, teiksim, Latvijas kultūru, un tā ir iespēja. Tāpat šogad pirmo gadu Latvijā sākas Eiropas sociālā fonda projekts STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākā izglītības pieredzē un karjeras izvēlē, kas ir līdzīgi, bet vairāk ir orientēts uz eksaktajiem priekšmetiem, respektīvi matemātikā,
fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informācija tehnoloģijās. Tātad atkal tur ir katalogs un skolotājs atbilstoši mācību programmai, tēmām, meklēs iespējas, tātad kā var piesaistīt dažādus uzņēmējus, kas parādīs interesantas nodarbības un lekcijas. Tas arī ir bez maksas, un arī transports, tur, teiksim, ja būs uz to vietu kaut kā jāizbrauc, Rīgā jums visiem bērniem ir bezmaksas braukšana sabiedrisko transportu, bet ja tas ir ārpus Rīgas, tad arī projekts to apmaksā. Tā kā arī tas ir jauki un interesanti tālāk. Tāpat ceru, ka jūsu jaunieši jau ir pieteikušies. Mums ir daudz un dažādas ārpus stundu aktivitātes, ko mēs piedāvājam mūsu jauniešiem pēc stundām. Tātad ir gan vokāli instrumentālais ansamblis, kuru vada grupas Opus Pro bijušais dalībnieks Juris Veremējs. Mums ir jauniešu deju kolektīvs Laila, kur šajā vasarā brīnišķīgi piedalījās skolnieku dziesmu un deju svētkos. Ir foto un vizuālo mediju pulciņš, defilē studijas, kur gan puiši, gan meitenes var iet. Ir teātra studija, etīde, kuru arī vada režisors Pēters Galviņš un aktieris. Mums ir vairākas daudz sporta sekcijas. Īstenībā ir tā, ka mēs sportā esam aktīvākais tehnikums Latvijā. Tā kā ir ļoti spēcīgs, ja jūsu jaunieši kaut kur trenējas, lai nāk, droši saka. Mēs labprāt, lai viņi iesaistās mūsu tehnikuma dzīvē sabiedriskajā, jo, kā jau kolēģi minēja, tas arī ietekmē stipendijas apmēru. Tā kā, kāpēc gan ne? Var dziedāt gan ansamblī, gan arī korī. Atgriežoties nedaudz pie sporta. Ja jaunietim ir atbrīvojums no sporta uz visu semestri vai mācību gadu, veselības kaut kādu problēmu dēļ, vienalga ir jānāk uz sporta stundām un jānāk sporta tērpā. Ko tas nozīmē? Tā ir prasība, bet skolotājs katram individuāli uzdos uzdevumus, ko viņš var darīt atbilstoši fiziskajam stāvoklim. Vai tas būs teorētiski kāds uzdevums, vai tas būs praktiski, nezinu, kaut vai, ja viņš uz skolu nāk, tad viņš iet varbūt viņam uzdos tur nosoļot kaut kādu soļu skaitu, absolūti dažādi, bet atbrīvojums nenozīmē, ka viņš nevar, ka viņš nenāk, viņam ir jābūt. Jo, ja viņš uz sportu nenāk, viņam ir burts kavējums, un kā jau kolēģi minēja, mērķis tikai 8 neattaisnotas stundas. Un viss. Jā, viņš salasta viņas, un viņam stipendija jau ir minimālā. Tātad ir jānāk uz sportu, ir jānāk uz sporta tērpā, un skolotājs katram atradīs šo individuālo uzdevumu izstrādās. Ko vēl gribu teikt? Mūsu jauniešiem mums ir brīnišķīga trenažieru zāle, un pirmdienās, trešdienās, pēcpusdienā mūsu sporta skolotāja Riharda Lejas vadībā jaunieši var nākt uz trenažieru zāli. Tas arī viss ir bez maksas. Par to nav jāmaksā. Jaunieši, kuri dzīvo dienesta viesnīcā, var nākt pirmdienās, ceturtdienās šo trenažieru sporta zāli. Tātad no 5 līdz 6:30. Aicinat savus jauniešus piedalīties, lai viņi nāk. Ir ļoti daudz un dažādi skolā interesanti un jauki pasākumi, lai viņi nāk un piedalās un nevis klīst Rīgā pa ielām. Tālāk dodu vārdu kolēģei. Jā, labvakar. Es būtu Saramīta Bērziņa, izglītības un skolu psiholoģe. Es gribēju teikt, ka tagad primāri tiek strādāts pie pirmo kursu audzēkņu adaptācijas procesam, kas ir ļoti nozīmīgs, gan viņiem, gan visiem mums, kā arī pie audzēkņu labbūtības veicināšanas, bulinga riska mazināšanas un pie novēršanas iespējām. Šeit ir arī aptauja, kādu mēs parasti veicam katru mācību gadu, apmēram, kad 2 mēneši, kad pagājuši no gada sākuma, lai paskatītos, kā iet mūsu pirmkursniekiem. Un šajos rezultātos mēs arī varam redzēt, kad apmēram
tad ir, šeit skatās, ja ir tuvāk, ja, kad izvēlējušies, tad vai esi apmierināts, ka esi izvēlējies šo mācību tehnikumu, jā, tātad ir 95% ir pateikuši jā, 5% vēl ir pārdomās, un vai grupas biedrus uzskata kā draudzīgus, tātad, 94% uzskata kā draudzīgus, bet, 6 vēl ir arī jāsaka tā, vēl nespēja sadraudzēties, jā, bet ja kopumā apskatās, kas notiek ar bullying situācijām, tas ir emocionālo un fizisko vardarbību, es uzreiz atgādinu, ko nozīmē emocionāli fiziska vardarbība. Jā, fiziska vardarbība, tas varētu būt arī kaut vai vienreiz spēcīgi pagrūžot, tā jau ir fiziska vardarbība. Un emocionāla vardarbība, kaut vai apsauc viens otru par muļķi, tas jau ir emocionāli jau aizskaroši vārdi, un līdz ar to tad viss kopā, ja tas vienā vārdā, tas dēvēts ir bulīgs. Ja? Un kā redzam, tomēr 8% vēl pastāv šis bulīgs. Pie tā, protams, mēs visi strādājam. Ja? Mēs redzam, ka adaptācijām vēl nav norisinājusies līdz galam, un tādēļ es noteikti gribētu pateikt, ka mums visiem vajadzētu sadarboties. Arī jums vecākiem. Mums vajadzētu tādā kā vienā stūrī jābūt kopā, kur augšā ir audzēknis, skola, pedagogs. Ja? Skola, pedagogs un vecāki. Ja? Tad attiecīgi mums visu laiku vajag sastarpēji sadarboties. Arī jūs mājās, ja redzat, ja jūsu audzēknis ir, varbūt tās ir kāds kurs, un nerunā neko par skolu, jā, varbūt vajadzētu arī izjautāt, kā viņam arī ieklājās, jā, varbūt viņš negrib arī uzreiz atklāties, tāpēc droši vajag sadarboties arī ar audzinātāju, uzjautāt, ja kā ir arī audzēkņiem, jā. Tas ir tas galvenais, pie kā mēs patreiz darbojamies, jā, droši aicinu jūs uz sadarbību. Labi, paldies! Ineta Cipruse, sociālais pedagogs. Un es tiešām arī vēlētos tieši uzsvērt, ka ir ļoti būtiska sadarbība starp skolu un ģimeni. Jo tikai kopā skolotāji, paši izglītojamie un vecāki, mēs varam nodrošināt, lai jaunieši justos droši saprasti un motivēti mācīties. Vecāku interese un iesaiste palīdz jaunietim noticēt, ka viņa izglītības ceļš ir svarīgs arī ģimenei. Katram tehnikumam arī mums ir savi iekšējās kārtības noteikumi, un tie nav radīti, lai ierobežotu jauniešus, bet gan aizsargātu viņu drošību, cieņu un tiesības. Mēs bieži redzam, ka tie jaunieši, kuri respektē noteikumus un paši jūtas drošāk un vieglāk arī iekļaujas kolektīvā. Tāpēc varbūt tās aicinātu jūs pārunāt mājās ar bērniem dažas svarīgas lietas. Piemēram, par punktualitāti un kavējumu samazināšanu, par pieklājību, uzvedību un valodu, par mobīlo telefonu lietošanu mācību laikā un par atbildību par savu rīcību. Ja? Tad ir tā, kad parunājot arī, protams, ar saviem bērniem par pieklājību, atbildību un cieņu, gan pret pedagogiem, gan vienaudžiem. Mūsu tehnikuma tādas pamatvērtības, varbūt tās cieņa, godīgums, sadarbība un atbildība, ir ne tikai vārdi uz papīra, tās ir vērtības, kuras veido mūsu kopīgo kultūru un ikdienas attieksmi vienam pret otru. Noslēgumā es vēlos novēlēt, lai šis mācību gads būtu piepildīts ar izaugsmi, cieņu, savstarpēju sapratni, lai katrs jaunietis šeit iemācās ne tikai profesiju, bet arī dzīves prasmes būt godīgam, atbildīgam, cilvēcīgam. Paldies! Labvakar! Es esmu Jāna Kristīna Makševica un esmu mūsu skolas projektu koordinātora, un šodien es jums pastāstīšu
par Erasmus un citām starptautiskām iespējām, kas ir mūsu skolas jauniešiem, un arī aizvietojot mūsu kolēģi karjeras atbalsta vadītāju, tad pastāstīšu arī nedaudz par karjeras iespējām. Jā, tātad mūsu skolas varētu teikt, ir viena pati, tad viena no aktīvākajām skolām tieši starptautiskajās mobilitātēs un starptautiskajās projektos, dažādās starptautiskajās darbībās. Un par to mēs esam arī saņēmuši izcilības zīmi, ko nekurš katrs saņem, un cenšamies pēc iespējas vairāk radīt iespējas jauniešiem iegūt arī jaunas zināšanas un prasmes kādās Eiropas valstīs, uzņēmumos un skolās. Pāriet pie nākamā slaida. Jā, tātad mums ir daudz dažādas mobilitātes, sākot no 5 dienām, kas tāds īsākas, kas ir parasti tāds tā kā ar noteiktu tēmu, piemēram, par zaļo domāšanu, arī par karjeras iespējām, tādas nodarbības, kur mēs aizbraucam lielāka grupiņa kopā ar dažiem skolotājiem. Tad ir arī tādas 2 nedēļu mobilitātes mēnešu, 3 mēnešu un 5 mēnešu. Un atšķirība ir tāda, ka 3 un 5 mēneši tās ir prakses uzņēmumos, kas ir mobilitātes, kas ir vairāk piemērotas jau pēdējo kursu audzēkņiem, jo tad ir darbošanās un strādāšana kā principā pilnvērtīgam uzņēmumu darbiniekam. Tā skaitās praksa, bet darba devēju uztver mūsu audzēkņus kā darbiniekus, kā vienu no savas komandas. Un tā ir arī lieliski iespēja pēdējā kursa kvalifikācijas praksē iziet praksi kādā ārvalstu uzņēmumā, un sadarbība šajos ārvalstu uzņēmumos mums ir tiešām labiem uzņēmumiem, piemēram, tie restorāni, tie būs Michelin star restorāni, vai arī tās būs to valstu labākās viesnīcas vai kāda cita uzņēmuma. Un kartē jūs varat redzēt, cik daudz un dažādi mums ir sadarbības partneri. Un jā, jauniešiem tiešām ļoti patīk šīs iespējas doties mobilitātēs. Es pat dažreiz jokojos, ka Erasmus mobilitātes mūsu jauniešiem rada atkarību, tāpēc ir gadījumi, kad jaunieši vairāk pavada laiku ārvalstīs nekā skolā. Bet ar prasmīgiem, motivētiem jauniešiem tas ir ļoti iespējams, jo arī esot ārzemēs mācības joprojām turpinās, jaunieši prot un spēja apvienot lielākoties gan mācības, gan šo praksi, gan šo mobilitāti. Un jā, tā ir tiešām lieliski iespēja iepazīt darba kultūru arī ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Tie ir jauni kontakti, jauni draugi. Ir ļoti daudz jauniešu, kas mums pēc tam stāsta, ka viņi tiešām ir ieguvuši draugus, kas viņi turpina pēc tam ceļot viens pie otra un turpina satikties, turpina draudzēties un komunicēt. Un jā, mūsu jaunieši tiešām ir ļoti aktīvi, kā jūs redzat, apmēram 15% jaunieši no mūsu tehnikuma piedalās šajās mobilitātēs un grib doties atkal un atkal. Un arī pirmā kursa audzēkņiem ir iespēja doties mobilitātēs. Tās gan ir tās īsākās mobilitātes, kas ir 5 dienas vai 2 nedēļas. Un tuvākā mums šāda mobilitāte plānojas ap martu, tā kā jaunieši droši var sekot līdzi, un mēs arī labprāt gaidām pieteikumus. Un jā, tur tālāk mēs parādīšu, kur jaunieši var atrast pieteikumus un kur pieteikties nākošajā slaidā. Jā, tātad, kas ir jādara, ir jāiet mūsu skolas mājaslapā, jānospiež uz podziņas projekti, Erasmus, un tad ir tāds piesakies. Un ja tur ir kāds aktīvs pieteikums, tad droši var mums sūtīt e-pastiņu vai aizpildīt veidlapu, kas konkrētajai mobilitātei ir prasīts. Un šobrīd mums ir arī, starp citu, mums ir lieliski iespēja arī tieši pirmo kursu studentiem. Varbūt kādam jūs pēc tam varat pastāstīt, lai mums piesakās. Ir lielisks projekts, kur var jaunieši pieteikties. Īpaši, ja viņiem patīk sev parādīt sociālos tīklos, viņi ir aktīvi sociālos tīklos, mums ir projekts, kur ir jāfilmē sava ikdiena skolā, jāparāda, kā viņi mācās, kā viņi apgūst savu izglītību. Un tad ir iespēja kopā ar citiem šādiem jauniešiem no citām pasaules valstīm doties viens pie otra ciemos, piemēram, uz Portugāli vai uz Somiju.
Un tas būs projekts vairāku gadu garumā. Tad tā tiešām ir forša iespēja tieši pirmo kursu studentiem jau sākt tagad. Jā, un kādas ir mūsu prasības, lai pieteiktos? Mēs vēlamies redzēt labi sastādītu CV, pat ja nav darba pieredzes nekādas, tas nekas, jo, ja ir praktiskā mobilitāte Erasmusā, tad tas jau būs pirmais ieraksts savā CV pēc atgriešanās. Tad arī motivācijas vēstule, ja mēs vēlamies saprast, kas tieši motivē piedalīties mobilitātēs, lai tā nav vienkārši tā kā ceļošana, bet tā ir tiešām iegūt jaunas zināšanas un jaunas prasmes. Un arī, protams, ir jābūt visiem sekmīgiem priekšmetiem, visām atzīmēm ir jābūt sekmīgām. Lai gan noteikumos mums ir rakstīts to, ka nevar būt vairāk par 50 neattaisnotiem kavējumiem, tad tā kā jaunieši ir ļoti aktīvi un piesakās tiešām ļoti daudzi, tad mēs jau skatāmies, praktiski, lai nav vispār neattaisnoti kavējumi. Jā, bet šī tiešām ir lieliski iespēja jauniešiem savu redzesloku papildināt un papildināt savas zināšanas un prasmes. Un jaunieši tiešām ļoti mainās, kad viņi atgriežas. Īpaši to var redzēt tādos kautrīgos bērnos, ja viņi aizbrauc tā, ka knapi var pateikt dažus vārdus, tad atgriežas smaidīgi, pļāpīgi un var mums stundām ilgi stāstīt, cik labi viņiem ir gājis un tikai prasa, kad atkal varēs pieteikties. Un jā, tālāk es jums varu pastāstīt vairāk par karjeras atbalstu, lai gan šī nav mana profesija, bet tā kā mēs ļoti aktīvi draudzējamies ar karjeras atbalstu, arī starptautiskajās mobilitātēs un jauniešu izvērtēšanā, mūsu kandidātu izvērtēšanā, tad es domāju, ka es varēšu pilnvērtīgi jums pastāstīt. Tad kādas ir iespējas un ko mums sniedz karjeras atbalsts mūsu skolē? Tad tās ir individuālās konsultācijas gan par savu karjeras izglītību, vispār savu karjeras izvēli. Un, jā, tad ir dažādas vieslekcijas no nozaru pārstāvjiem, kas atbrauc pie mums uz skolu. Un tas notiek mācību stundu ietvaros. Viņi pastāsta par to, kāds ir darbs konkrētajā nozarē. Jā, un tāpatās ir arī dažādās atvērto durvju dienas uzņēmumos ar mūsu sadarbības partneriem, kur arī jauniešiem tad ir iespēja ieskatīties, kāda ir tā uzņēmuma ikdiena, kāds būtu viņa nākotnes darbs, kāds ir viņa iespējas. Un šīs abas iespējas, gan atvērto durvju dienas, gan vieslekcijas, manā uztverē ir tāds foršs skatījums, kā viņi varētu redzēt savu nākotni, uz ko viņiem ir tiekties. Un tāpat tās ir iespēja arī izveidot savu CV un motivācijas vēstuli, kas ir tieši ļoti populāri, lai pieteiktos uz mūsu starptautiskiem projektiem. Tad mēs zinām, ka ar CV viss ir kārtībā, un tad arī jauniešiem nav satraukums, vai tur viss ir kārtībā, vai nevajag kaut ko labot. Jā, un dažādas arī komandas saliedēšanās notiek, tad tiek organizēts dažādi pasākumi, arī pastāst mums, kā mums pareizi runāt darba intervijās, kā sev pasniegt no labākās puses. Un jā, arī dažādas mīksto prasme nodarbības, lai sevi attīstītu vēl vairāk un vēl tālāk. Un jā, var nākošo slaidu pieiet. Jā, un tātad ir arī mums daudz dažādi ieguvumi, ne tikai lieliska izglītība, bet arī papildus vēl viss, kā jau minētais, piemēram, bezmaksas transports Rīgā, stipendijas, bet kas ir lieliska iespēja, mēs esam vienīgais tehnikums Latvijā, kuram ir sadarbība ar 3 ļoti labām augstskolām, kuram, ja jauniešiem ir lieliskas labas atzīmes, un viņi sevi šo gadu gaitā ir labi parādījuši, tad ir iespēja tikt pie automātiskām budžeta vietām 3 augstskolās, kas ir Vidzemes augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola un arī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Jā, tā ir lieliska iespēja, tāpat tās jauniešiem ir mācību laikā ir iespēja iepazīties ar šīm augstskolām, ja arī no tām pie mums brauc vieslekcijās pārstāviņi un arī tiek organizētas atvērto durvju dienas pie viņiem. Un
Jā, tāpatās mēs ļoti atbalstam jauniešus, kuriem ir teicamas un izcilas atzīmes ar dažādiem sadarbības konkursiem, kā piemēram pagājušajā gadā bija konkurss ar vienu no Latvijas autoskolām, kur jauniešiem bija iespēja iegūt tādu kā dāvanu karte 300 eiro vērtībā, kas bija kā pirmai vietai, tāpatās arī 200 un 100 eiro vērtībās. Jā, un jā, mēs ļoti cenšamies atbalstīt mūsu jauniešus arī pēc viņu absolvēšanas, un arī ne tikai viņi var iegūt budžeta vietas, bet arī mēs, arī kā starptautiskajos projektos, dodam iespēju vēl nesenajiem absolventiem, kas ir absolvēti, kas ir beiguši pēdējā mācību gadu laikā, tad arī viņam vēl ir iespēja doties mobilitātēs, un ja ir jaunieši, kuri plāno, piemēram, turpināt savas mācības kādā no citām Eiropas augstskolām, tad viņiem arī šo mobilitāšu laikā ir iespēja ieskatīties, kāda tad ir ikdienas dzīve savā izvēlētajā valstī. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Nē, nav gan viss, es atvainojos. Jā, vēl ir ļoti būtiska lieta, kur jūs arī vecāki varat iepazīties ar mūsu jaunumiem, kas ir ļoti ātrs tāds ziņu un apmaiņu kanāls. Šeit gan ir iespēja tikai mums kā darbiniekiem atsūtīt kādu ziņu, bet jūs droši varat noskanēt QR kodu un pieteikties. Un tur arī atsevišķas nodaļiņas, kā jūs redzat, ir arī par starptautiskās iespējas, karjeras iespējas. Un jā, tā kā jūs varat droši pievienoties mums arī šeit. Tagad gan viss. Paldies! Vakar paturpinot kolēģi teikto, tad pirmā kursa studenti jaunieši nāk katrs ar savu pieredzi no dažādām vidēm, un šis te adaptācijas periods nevienmēr ir sekmīgs. Ko es gribu ar to teikt? Ņemot vērā to, ka mums ir viss iespējamais atbalsts studentiem, lai noritētu sekmīgs mācību darbs un tajā izvēlētajā profesijā. Mums gadās arī dažādas negatīvas lietas, kurus mēs mēģinām novērst. Pirmajā kursā uzkrītoši šī negatīvā lieta ir īpašuma bojāšana. Kā es vienmēr esmu teicis, tātad vide ir radīta ļoti laba un videi būtu jāaudzina. To mēs arī cenšamies panākt. Es neatkārtošos, kolēģi jau praktiski visi izstāstījuši, un tas laikam arī būtu viss. Ja čatiņā būs kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu. Paldies! Labs vakars jums mājās. Kolēģiem ir garāk un īsāk runāt, mēs par sadzīvi parunāsim, ja? Jā, ar to pirmo kursu. To jūs visi varat izlasīt, kas jums tagad ir priekšā ekrānos, ja? To jau man nevajadzētu lasīt. Bet mēs līdztekus parunāsim par pirmajiem kursiem it īpaši, ja? Jo mums ir, kā man jau kolēģis atzīmēja, vai ne, nāk no dažādām ģimenēm, mājām, vai ne, un skatoties, kā cilvēki dzīvojuši, vai ne, un kāds pieredz pie sava. Bet, diemžēl, šeit mums nav gluži viesnīca, mums ir kopmītnes. Tātad mēs kopā dzīvojam, un mums ir jāsadzīvo. Un pats pirmais jautājums ir daudziem, tas nav uz visiem, bet tas ir daudziem ar higiēnu, ja? Klibo drusku, ja ir audzēkņi, un arī pat audzēknes, ap divu, ja? Var nostaigāt visu dienu pa klasi būt, pāri būt, un pēc tam zem sēgas, uz palagiem, vai ne, gulēt mierīgi, ja? To pats es vakar pat novēroju, ja? Diemžēl tāds ir. Bet mēs aprunājamies, it kā audzēkņi saprot, un tad pēdējais būs kāds 2 nedēļas monitorings, tad mēs redzēsim, vai labojās vai nelabojās. Nākamais ir arī to, ko mūsu skolas psiholoģi pieminēja, arī viesnīcā drusku ir kaut kur parādās mobbings, ja? Ir, ka grib kāds virsroku paņemt vai vēl kaut ko, vai ne, un tad tā un tā. Bet mēs cenšamies to visu novērst,
cik nu ir iespējams, jā, minimalizēt. Uz 100% mēs nekad to nevarēsim izdarīt, bet cenšamies to visu nepalaist garām. Jūs droši rakstat arī, kamēr es runājos, jautājumus, vai arī pēc tam atrodat man mājaslapā, gan ir telefona numurs, gan arī mans e-pasts, vai ne, droši rakstat, droši braucat ciemos, arī aprunāsimies klātienē, ir vecāki braukuši, esam runājuši, var apciemot un apskatīties istabiņas, kā jaunieši dzīvo. Mēs varam būt ļoti lepni, mums ir 2 viesnīcas, katrā istabiņas ir 8 stāvos, ja, viena ir tikko renovēta, bet, diemžēl, tur ir tikai daži no 1. kursa. Tur mēs laidām tikai no 2. Tos audzēkņus, kurus mēs pazīstam. Ja? Nākamais vecāki bija jau ar jūsu jauniešiem arī sapulce klātienē. Mēs visi izrunājām, bet kā jau jaunieši? Ātri visu aizmirst, vai ne, pa vienā uz iekšā, pa otrā. Arī jums es vēlos pateikt, jo es esmu saskāries ar vecākiem, ar kuriem es esmu runājies pa pusotrai stundai pat. Un ir tā, kad ir neapmierinātība, kad iet audzinātāji. Mums ir dienas viesnīca audzinātāji no 8:00 līdz 10:00. No 10:00 vakarā līdz 8:00 rītā mums ir apsardzes firmas darbinieki, kas uzrauga kārtību. Ja? Iet audzinātāji vakaros, apseko istabiņas. Nu jā, liek arī atzīmes par to. Apseko istabiņas, laikam tur tas slaidiņš. Nu, tāds mums izskatās istabiņas. Ne, protams, ne visas, ja? Bet ir dažas šādas te istabiņas. Ja? Arī es personīgi apsakoju istabiņas, ja? Medmās apsako istabiņas. Mums ir sociālais skolotājs vai ne, pedagogs, kas arī aiziet ciemos un apskatās, ja? Kā tas viss notiek. Jā, jaunieši tā ir pieraduši. Mēs arī mainamies, mēs ejam laikam līdzi, mēs saprotam, katram ļoti daudziem mums ir jaunieši, daudziem ir mazbērni mājās, vai ne, mēs redzam, kā viņi dzīvo. Tā ir ikdiena, ja? Bet ir kaut kādas normas robežas, ja? Normas robežas, jo tādēļ, kad ne tikai mēs pārbaudam, mums ik pa laikam pārbauda arī mūsu valsts veselības inspekcija, ja? Un tad mēs dabonam brāzienu, tad mēs pirmkārtām direktoru un pēc tam mēs vispārējā, ja? Un tas uz leju ir vispēcīgāk. Tālūk, nākamais, ko es gribētu arī vēl brīdināt, vai ne, lai par to jaunieši, jā, pirmais par to jaunieši, lai nav sašutuši, ka viņas pārbauda, ir kā privātā telpa, bet, ja labi uzvedās, tad viņiem nav nekāda pārmetuma, viņiem nav no kā baidīties, ienāk, apskatās un aiziet. Nākamais, par ko es vēlētos brīdināt, vai ne, ko jaunieši ir sašutuši citreiz, vai ne, ka tas notiek nakts laikā un tam līdzīgi, bet pirmām kārtām tas ir jauniešu labā, otrām kārtām tehnikuma, trešām kārtām vecāku labā. Ja? Mums ir laba sadarbība valsts policija un kinologiem, vai ne, ka no valsts policijas, kad viņi nāk ar suņiem, un diemžēl, ja naktīs tas notiek apmēram 11, 12, gan izvēlīts 4 rītā, varam apsekot istabiņas, vai ne, un diemžēl, jā, mēs modinam, diemžēl neesam mēs izņēmums, jā, visā Latvijā tas ir, jā, ir gan tabletes, zālītes, viss tam līdzīgi, jā. Inspektori, policijas inspektori ir iemācīti, viņi jau zina, kur ko meklēt, un viņi atrod elektroniskās cigaretes, bet suņi ir speciāli apmācīti gan uz narkotikām un arī uz šodien, uz mūsdienu elektroniskām cigaretēm. Jo kopmītnes ir tāpat izglītības iestāde, un tas attiecās, ka enerģijas dzēriens nevar ienest, elektroniskās cigaretes nevar ienest, ja? Tur vien buņģiņi jau stāv, ja, pieņemsim vakar, es 2 pudelītes konfiscēju. Audzēkņiem saka, ka man tādas tiesības ir, jo uz visām durvīm ir visur brīdinājumi, vai ne? Ir iekšējie kārtības noteikumi, tos arī var pārlasīt mūsu mājaslapā. Bet kopumā es tikai pateiktu par tām lielākām problēmām. Kopumā nav nemaz tik slikti, mēs dzīvojam draudzīgi, ja. Pie manis audzēkņi var nākt, tā kā viņi man satiek, vai var uzzināt recepcijā, kur man var satikt, vai man var sazvanīt, ja. Vienmēr esmu pieejošs, ja. Bet tiešām pārunājot, pats trakākais parunāt ar tiem bērniem, vai ne, labā puises var parunāt, tā meitene runā medmās vairāk, jā, par to higiēnu, tā drusku klibola. Gan higiēna paša cilvēka, gan arī apkārtējās vides un sanmezgla higiēna, jā. Jo tā, kad
vidējais ir no 3 līdz 4 cilvēkiem vienā dzīvoklītī dzīvo, ja, un uz viņiem ir viens sanmezgls un duša, ja. Nu, pēc sevis ir tomēr jāsakopjās, ja. Nevienam nebūtu patīkami iet, vai ne, ka tur kāds ir bijis, vai ne, un tas viss ir redzams. Tālūk, apmēram tas īsumā man ir viss, garu plaši nerunāšu, bet jautājums, kas jums interesē, viss tam līdzīgi, gaidu e-pastā vai šeit čatiņā, vai zvanat uz telefonu, vienmēr atbildēšu. Paldies, uzmanību. Jā, tad es vēlos pateikt paldies, protams, kolēģiem par prezentācijām un cienījamie vecāki pirms jūsu jautājumiem. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka mēs visi šeit tehnikumā, ik viens darbinieks esam tādēļ, lai nodrošinātu gan mācību procesu, gan drošu vidi mūsu jauniešiem. Paldies ikvienam vecākam, kurš jau ir rakstījis, kurš ir nācis sarunāties, uzdevis jautājumus, jo tikai kopā mēs varam situāciju padarīt vēl labāku, vēl drošāku. Mūsu tehnikuma durvis vienmēr ir atvērtas, jūs varat nākt, varat iepriekš piezvanīt, varat atsūtīt e-pasta vēstulītes, kā jums ir ērtāk, un centīsimies iespēju robežās katru jautājumu, katru situāciju izrisināt. Tā kā tikai kopā un tikai sadarbojoties. Un mūsu daudz pieminētā mājaslapā būsim priecīgi, ja jūs sekosiet līdzi, kā tehnikums dzīvo. Būsim priecīgi, ja jūs runāsiet ar saviem jauniešiem, pārunāsiet, kā norit viņu dzīve skolā. Un, ja ir kaut kādas mazākās domstarpības, neskaidrības, lūdzu sazinieties ar tehnikumu. Mēs tiešām šeit esam tāpēc, lai visas situācijas tiktu risināts, bet tagad lūdzu jūsu jautājumiem laiks. Tad bija iesūtīts jautājums konkrēti par latviešu valodu, jo šobrīd ir situācija, ka pirmajiem kursiem latviešu valoda nenotiek. Diemžēl arī mūsu skolā, tāpat kā visā valstī, trūkst, bet mēs esam plānojuši, ka no 2. semestra pirmajiem kursiem tiks nodrošinātas latviešu valodas stundas, lai vēlākajos kursos sekmīgi var nokārtot latviešu valodas eksāmenu. Bija vēl viens jautājums par grupu grupām EK25, tad tie ir konditoru grupas. Un pirmais tātad par angļu valodu. Angļu valoda šobrīd šīm grupām notiek izlīdzinošais kurs angļu valodā un arī angļu valodu. Ko nozīmē izlīdzinošais kurs, ka katru gadu pirmiem kursiem uzsākot, tad septembris, oktobris tiek doti diagnosticējošie darbi, un tur var pēc tam skolotāji analizē un redz, kuras tad ir šīs tēmas, kas nav pietiekami apgūtas pamatskolā, jo, diemžēl, joprojām ir situācija, kad angļu valodā bērni saka, skolotājs ar mums runā angliski, mēs neko nesaprotam. Tā ir vidusskolas kurs, viņiem ir, principā, tā kā 10. klase, ja tas būtu vidusskola, šeit pirmais kurs, viņiem būtu jāsaprot. Un, mēs mēģinām tātad ar šo izlīdzinošā kursa palīdzību viņiem, lai viņi piedalās, mācās un lai, tā kā paspētu ielikt šajā vidusskolas kursā, jo arī svešvalodā ir eksāmens jākārto. Nākamais tātad par 2. svešvalodu vācu valoda. Principā viņa notiks 1 vai 2 reizes mēnesī, apgūst tātad šo vācu valodu 1. un 2. kursā. Bija arī jautājums par matemātiku. Matemātika tātad arī notiek pēc schēmas, ka viens pāris ir klātienē, viens ir attālināti, nav tā, ka tikai attālināti. Ja jaunieši saka, ka ir tikai attālināti, tad viņi nenāk uz klātienes matemātikām, jāsacina tā. Par izziņām praksē. Tātad jaunieši, kuri ir apgūstu ēdinātāju profesijas, visi uzsākot skolu, ir uzsākot mācības, jau piesakoties, ir iesnieguši U27 izziņu, kura ir derīga 12 mēnešus no izsniegšanas brīža. Pēc tam, katru gadu viņiem vajadzēs jau, kad tām profesijām, kurām nosaka ministru kabineta noteikums, viņiem būtu jāiesniedz šī U27, ka viņš var strādāt ar pārtiku. Pēdējais jautājums. Neredzēju. Miku iepriekšējā slaidām. Pārpaudas darba labošana.
pārbaudas Neredzēju. Tas vēl arī. Es tiešām neredzēju. Tu atbildi. Atpakaļ, jā. Es neredzēju. Budvārds vēl Edgaram, labi? Atpakaļ vēl. Vēl vienu? Jā, re, tur ir cita viena. Cik bieži notiek pārbaudas darbi. Katrs skolotājs tātad nosaka savu priekšmetu moduļu pārbaudas darbu biežumu, kā jau kolēģi pašā sākumā rādīja. Tātad ir formatīvie darbi, kuri tiek rakstīti uz procentiem. Šos procentu darbus ir jāuzraksta uz vismaz 41%, lai viņš tiktu pielaists pie summatīvajiem pārbaudas darbiem, tātad tiem, par kuriem liek vērtējumu. Atkarībā no tēmām nav līdzīgi. Iespējams, pamatskolā varbūt vairāk bija situācija, ka reizi mēnesī kaut kā varētu būt, ka tur bija kaut kāds atzīmju darbs vai 2 mēnešos reizi, vai tur biežāk tie procentu darbi. Nav mums noteikts, ka tur reizi mēnesī vai kā. Tas izriet no tēmām, ko apgūs, jo var būt biežāk un varbūt retāk. Vai drīkst labot pārbaudas darbus? Jā, pie mums drīkst uzlabot šos pārbaudas darbus. Mums ir izstrādāta arī vērtēšanas kārtība, kur ir atrodama mūsu mājas lapā, kur var izlasīt, kā tas ir. Ja jaunietis ir slimojis vai, teiksim, ir varbūt, nezinu, kaut kādi citi iemesli, viņš nav bijis skolā, tad viņam ir arī 2 nedēļu laikā jānāk pie skolotājiem uz konsultācijām, atkārtošos vēlreiz. Skolotāju konsultāciju grafika ir atrodama gan mājaslapās, gan arī visās mūsu mācību vietās, tad Rīgā, gan Īdzgals, gan Deglavielas mājā un Prēļu mācību vietā Prēļos ir atrodams arī pie informatīvajām tāfelēm izlikti. Tā kā ir un galu galā katrs jaunietis var pieiet pie skolotāja klāt starpbrīdī un pajautāt. Un tagad ir par jautājumiem. Var nedaudz lielākus? Maksimums, ko es varu. Ok, es redzu. Mikus var Es nolasīt. kaut kādu daļu, ko es varētu atbildēju, kamēr prezentējāt. Kur ir pieejama tehnikuma iekšējās kārtības noteikumi? Mājaslapas sadaļā neatradu. Vai vajadzētu viņam ir atļauts tehnikuma telpās un teritorijā dzert enerģijas tēriju? Nē, tātad iekšējās kārtības noteikumi ir tehnikuma mājaslapas sadaļām izglītojumiem, normatīvie akti. Jau tikko startījām, kad enerģijas dzērienus ienest nedrīkst. Un lietot arī nedrīkst. Tas ir aizliegts. Vai audzēkņiem būs brīvlaiki? Tātad jau teicu, ir viens brīvlaiks, un tas būs no 22. decembra līdz 4. janvārim. 5. janvārī visi priecīgi tiekamies atkal. Vasaras brīvlaiks mums tātad semestris beidzās 30. jūnijā. Būtībā bērniem ir 2 mēneši, jūlijs, augusts. Tā vecāks, tātad mūsu stipendijas nolikums, kā jau kolēģi, skolotāja Marika runāja par stipendijām, vecāks var, vai bērns ir pilngadīgs, var pats attaisnot 1 dienu mēnesī. 1 dienu. Tādi ir ministru kabineta noteikumi. Atbildēju, ja jaunietim jāapmeklē ārsts. Tieši tas pats ir ārsta zīme, bet tā ir 1 diena. Nevis tā diena tās stundas ir salasītas pa vairākām dienām, bet 1 diena. Tālāk. Interesantam par kavējumiem atzīmēt, cik bieži un kā var pārrakstīt ieskaitus kontroldarbus. Tātad jau atbildēju, jau iepriekš arī atbildēju, ka tātad mūsu vērtēšanas kārtībā ir, man šķiet bija rakstīts, ka 2 reizes mēs pieņemam, bet jaunietim ir jāiet, katram jaunietim skolotājs tomēr cenšas atrast individuālu pieeju, bet tas, ka jaunietis ir atnācis pie skolotāja, tas kaut ko uzrakstījis, tas nenozīmē, ka viņš darbu ir izlabojis. Jo ir jābūt minimālām zināšanām, vispār izglītējušos priekšmetos 4, jādabū profesionālos un mūža izglītības moduļos zemākais vērtējums ir 5, lai būtu sekmīgs. Kas ir nepieciešams, lai saņemtu mācību atbalstu, piemēram, ilgāks laiks? Ārsta zīme, speciālista atzinums.
Mācību konsultācijas. Tātad pa grafikiem jau trešo reizi saku, ir mājaslapā un arī uz info sienas visās mūsu mācību vietās. Ja nedrīkst lietot enerģijas dzērienus, tad kāpēc pedagogi to atļauj darīt? Uzrakstiet konkrēti, lūdzu, vecāki var uzrakstīt. Jā, brīnišķīgi, paldies par šo informāciju. Par kavējumiem tikko mēs jau runājām. Kavētās stundas. Kas par paaugstinātām? Paaugstināto stipendiju. Jā, es redzu tur par kavētajām stundām. Jā, neattaisnoti kavētas stundas automātiski nozīmē vai nu minimālo stipendiju, vai nu, ja tās ir vairāk par 8, tad stipendijas nav. Lai saņemtu paaugstināto stipendiju, nedrīkst būt neviena neattaisnoti kavēta stunda. Attaisnotie kavējumi ir cits stāsts. Teiksim, slimības dēļ, ja kavēt, tad tam ir ārsta zīme, vai arī, ja tie ir kaut kādi skolas pasākumi, kur ir attiecīgi kavētas stundas, tad tie tiek attaisnoti ar direktoras rīkojumu. Jā, tad runa ir šobrīd par neattaisnotajiem kavējumiem, kas ietekmē stipendiju. Tātad par Maikubu jau sākumā minēja, ja kādam no vecākiem nevar tikt iekšā ielaboties Maikubā, lūdzu sazinieties ar savas grupas audzinātāju, jums piešķirs paroli. Interesē jautājums, kā tiek mācīta vācu valoda, ka bērns var iegūt labas atzīmes, ja nav mācījies šo valodu, bet skolotāji visu laiku runā vāciski un nepaskaidro. Atkal gribētos, teiksim, tā kā, jā, vienkārši, lai bērns iet vai nu pie grupas audzinātājas, vai nāk pie manis, vai pie skolotājas Maritas Bogotā Neverovskas, un mēs meklēsim risinājumu, jo tā var būt un tā ir. Tad skolotājs vienkārši atkal būs diferencēti uzdevumi, teiksim, būs vieglāki uzdevumi, ņemot vērā to, ka jaunieci tikai tagad sāk šo valodu apgūt. Tā kā rakstiet, zvaniet, sakiet. Par grafikiem jau viss kārtīgi, jā. Maiku paroles arī jau mums ir izrunāts, un caur grupu audzinātājiem lūdzu grafiki gan pie sienas, gan mājaslapā. Konsultācijas nav piespiedu kā Es neredzu, kur ir. Kāpēc bērns var neiet? Jā, tās nav piespiedu. Tās nav, tas ir brīvprātīgi, nekādā variantā nav. Var neiet, ja viņš labi mācās, viss ir kārtībā, nav jāiet. Tātad par darbiem arī teicu. Tātad atkārtojiet lūdzu, kur var redzēt prakšu grafikus sadaļā pedagogiem. Apakšā tur ir ielicis skaitīti, varat uzklikšķināt. Jā, kolēģi jau sākumā pašā minēja, kad no valsts eksāmeniem, respektīvi, kas ir centralizēti eksāmeni, latviešu valoda, matemātika, svešvaloda, tieši tāpat kā pamatskolā ir jāsaņem ārstu konsīlija atbrīvojums. Ir jauns atbrīvojums, un tad ir atkarībā, kas tur ir rakstīts, vai nu katru gadu viņš ir jāatjauno, kamēr beidz tehnikumu. No kvalifikācijas noslēguma eksāmena nevar atbrīvot. Es pieminēšu vēl nedaudz par centralizētiem eksāmeniem, jo daudz arī prasa. Arī man uzvana, tad tur ir tas princips konsīlijas, dodās pie ģimenes ārsta, kur noteikti nosūtīs pie psihiatra, psihiatrs attiecīgi pie klīniskā un veselības psihologa, un tad atpakaļ pie psihiatra, un tad atpakaļ pie ģimenes ārsta. Tā kā sākat ar ģimenes ārstu. Jā, varbūt to varētu sākt darīt nākamā gada sākumā, jo šogad tas jūs jauniešus, kā saka, nesat nekādā veidā. Ja jūs zinat, ka kaut kas tāds būs, tad būtu labi to visu kārtot jau saulaicīgi, lai līdz 1. martam var iesniegt dokumentus, lai būtu mums iespēja viņus pieņemt, jo pēc 1. marta saskaņā ar MK noteikumiem mēs vienkārši to nevaram darīt. Un tas dažkārt prasa patiešām ilgu laiku, saprotu, kādēļ jūs jautājat to tagad, jo nevienmēr kādi ir bijuši aizkavēšanās iemesli, ārsts nepieņem tik ātri, pieraksts ir ļoti ilgs, tad aizmirstās kaut kas pa vidām, tā kā to, bet nākamgad sākam par to runāt.
Tātad par šīm ICOP paralēm. Atsūtat uz kaut vai uz centrālo e-pastu jūsu bērna vārdu, uzvārdu, ja zinat ideāli, kurā grupā mācas, mēs jums kā vecākam tad organizēsim un nosūtīsim. Ja viņš ir nepilngadīgs. Pirmais kurs. Pirmais kurs. Vai būs tātad par citām svešvalodām? Jā, mēs meklējam spāņu vai franču valodas skolotāju, ja mums paveiksies, vai portugāļu kādu no Eiropas Savienības valodām. Ja mums veiksies spāņu, mēs esam sākuši mācīties. Tas ir tikai, bet tā ir kā trešā svešvaloda. Tā kā, ja jums arī ir kaut kur spāņu vai franču valodas skolotāji, kas var mācīt, kā otro valodu ļoti labprāt. Par vācu valodu jau arī iepriekš tā tad atbildēju, jā, uzrakstiet, ņemsim vērā un diferencētas grūtības, tad būs vieglāki uzdevumi. Medmāsas kabinets. Medmāsas kabinets atrodas Nīcgales ielā pie dienesta viesnīcas korpusā. Var pajautāt informācijas birojā, jūs Jā. kur tas ir. Tā, vēl lūdzu. Man interesē jautājums, kā atrisināt jautājumu par nekārtībām, ko es skatos, ka alkohols tur ir nopietna problēma. Nu, es gribētu... Jā, tad es laikam atbildēšu par šo. Alkohols, jā, kā es teicu, mēs līdz minimumam varam izskaust. 100% mēs to neizskaudīsim. Ja jūs turat kādu informāciju, tad lūdzu man privāti uzrakstat uz skolas e-pastu vai uz manu telefonu numuru, ko mājaslapā jūs noteikti varat atrast, ja? Jā, ir tādas problēmas. Kaut vai vakar mums bija gan policija, gan ātrā palīdzība, kur bērni 16 gadu vecumā ar 2 promilēm aizveda uz bērnu slimnīcu. Bet alkohola lietošana kompānijā notika ārpus dienas viesnīcas telpām, un viņa atnāca jau tādā stāvoklī. Mēs visu daram, lai tas nenotiktu. Bet mums ir, var teikt, 400 audzēkņu abās viesnīcās, jā, pie katra pieaugušo nenoliks. Un noteikti vecāki, kuri man klausās un ir pieslēgušies, ir kādi vecāki, kas ir dzīvojuši dienas viesnīcās. Viņi vislabāk zina šo te dzīvi, kā slēpjās, kā kaut ko interesanti izdarīt, un tā skaitā arī lietot alkoholu, jā. Tā nav nopietna problēma, līdz galam es nevēlētos piekrist, jā, tas ir drusku pārspīlēts, bet es vēlētos tuvāku informāciju. Un tad to noteikti var visu izsakot, noskaidrot, jā, ja mums audzinātāji ir ļoti pieredzējuši, vai ne, un citreiz skatoties acīs, vai ne, visu jau var pateikt, kas tam audzēknim ir aiz ādas. Gaidīšu no jums konkrētāku informāciju. Mammai Agnesēm arī lūgums atsūtīt informāciju, kas ir grupas audzinātāji, lai mēs varam noskaidrot, kas tur ir pa apstākļiem, kāpēc ir šāda saraksta. Tā, jā. Vai skolas sociālais pedagogs dod izvērtējumu jaunietim, atbalsta pasākumus, ieteikumus ģimenei? Tātad rakstiskā veidā es nekādā gadījumā izvērtējumu jaunietim nedodu, tas ir, bet lūdzu, nākat, zvanat, mēs pārunāsim, izrunāsim. Un kā tādas, piemēram, notiek individuālās konsultācijas, ja? Tātad tiek sastādīts arī konkrēts plāns, ja? Bet, kam arī sekojam. Bet ar ģimeni varam vienkārši, jā, izrunāt problēmas, kādus pasākumus, ieteikumus. Rakstiskā veidā gan es to nedotu, jā. Vai pirmajam kursam prakses vietu nodrošina, vai arī jāmeklē paši? Kā jau minēju, mums ir ļoti plašs sadarbības partneru tīkls, mēs varam nodrošināt, bet, ja ir vēlmi, jūs varat meklēt arī paši. Jautājums par virtuves atslēgu, kāda ir sistēma to paņemt un nodot, jo paņemot atslēgu un pat to laiku atnāk citi, bet ja jaunieci, kurš ir paņēmis atslēgu, ir beidzis gatavot, kā paliek ar atslēgu un kā ar kārtību, kas paliek pēc gatavotājiem? Jā, ar atslēgu kārtība ir tāda, kad ir katrā viesnīcā ir recepcija un tur ir administrators. Atslēga ir viena un virtuvīte ir viena uz vienu stāvu.
kurš atnāk, viņš paņem un žurnālā parakstās gan laiku, gan vārdu uzvārdu, parakstās, ka ir paņēmis tikos un tikos, ja? Viņš gatavo, citi pienāk klāt, citi aiziet projām, un pēdējais, kurš iziet no virtuvītes, viņam ir jānones lejā atslēga un parakstās, ka ir nodevs no tās virtuves atslēgas. Ir citreiz bijuši gadījumi, jā, ka tie audzēkņi atkal, diemžēl, ar pirmo kursu, vai ne, citreiz arī vecāki, vai ne, kursi, aiziet līdz iztubiņai ar to atslēgu. Un tad pēkšņi, kāds tādā mirklī nonāk recepcijā lejā, tad ir panika. Bet vienmēr visu var atrast, tāpēc, ka tas tiek reģistrēts žurnālā, vai ne, un pēc vārdu uzvārdu var atrast, kurā istabiņā dzīvot, sazināties ar jaunietu, un viņš tūlītās arī nones, ja? Lielas problēmas es tur neesmu saskatījis, un pirmo reizi vispār tādu problēmu dzirdu, vai nekad rastos tādas problēmas ar virtuves atslēgām. Nākamais jautājums par iespēju pirmā kursa studentam no pavāra profesijas pāriet uz konditoru. Tas ir jāizvērtē, kāda ir iemesli. Tas ir jums jānāk uz individuālu sarunu. Vai ir vieta? Un vai ir vieta. Tas nav tā, gribi pāriet. Ir noteiktas budžeta vietas. Ja viņas ir pilnas, tad noteikti nē. Jā, tad par sportu ir jautājums par vērtēšanu. Šajā gadījumā man arī būtu lūgums šai mammai, kas ir uzrakstījusi, varbūt jūs varat sazināties ar mani, pasakot konkrētu skolotāju, jo sporta skolotājiem visiem ir vienoti vērtēšanas kritēriji, un šajos kritērijos nepastāv augstākais vērtējums 7 vai 8. Augstākais vērtējums ir paredzēts 10 balles, acīm redzot, jāsaprot, kurā brīdī un kurš pat skolotājs vai nav kaut ko pareizi paskaidrojis, vai arī kaut kas ir pārprasts. Jā, jo šāda sistēma nepastāv, ka tikai piedaloties sacensībās var dabūt augstākus vērtējumus. Lai pareizi saprotu, kodu 7 nav jānes atkārtoti, ja tā tika iesniegta piestāšanās un vēl nav pagājuši 12 mēneši. Jā, jūs pareizi sapratāt. U27 zīme der 12 mēnešus no izsniegšanas brīža. Tātad, ja dakteris jums ir iedevis zīmi, teiksim, 1. jūlijā, tad viņa jums ir derīga līdz nākamā gada 30. jūnijam. Kā risināt mobbinga bulīgu situāciju? Jā. Kā jau minēju, noteikti katra ir individuāla, noteikti vēršaties pie mums, pie skolas. Mēs iesaistam gan sociālo pedagogu, gan psihologu. Pirmais ir audzinātājs. Jā, bet noteikti informēt, jo, kā jau kolēģi saka, mēs ļoti cenšamies novērst, nepieļaut, bet mēs visu zināt nevaram. Ja jums ir šāda informācija, sniedziet mums viņu, dalieties ar mums, lai mēs varam palīdzēt bērnam. Un šī informācija nepieciešama pēc iespējas ātrāk par jebkuru problēmu, ko jūs saredzat vai saskat jūsu bērns, lūdzu nekavēties, jo nav tā, ka vienmēr viss atrisinās pats no sevis. Jo ātrāk mēs saņemsim informāciju, jo ātrāk un efektīvāk mēs varēsim jautājumu atrisināt. Tātad par sporta skolotāju, kā jau kolēģi minēja, varat griezties pie Maritas, Bogotā, Neverovskas, kur ir jau uzrakstīts ēpas, kur jūs varat uzrakstīt, kas tur pa lietu ir. Tad vēl bija par atbrīvojumu. Tātad, kā jau kolēģi minēja, jūsu jauniešiem pirmie centralizētie eksāmeni būs jākārto 27. gada pavasaras, maijas, jūnijas, kā ministrijas. Izņemot komerces darbiniekiem, teorētiski. Tātad tajā mācību gadā, kurā viņiem šie centralizētie eksāmeni būs, tad tur vajadzētu kārtot laicīgi, lai tur ir konsīlijas, jo šīs zīmes vismaz vienu gadu bija, ka bija jāiesniedz līdz 1. martam vai aprīlim. Tātad, jo tas atkal viss ir jāievada valsts informācijas izglītības sistēmā. Šajā mācību gadā jums šīs zīmes vēl nav nepieciešamas. Jā, zīme nosūtīt elektroniski. Ja ģimenes ārsts viņu ir izrakstījis elektronisku, viņi ir darīti, protams, ar elektronisko parakstu nekāda problēma. Es pat zinu, kāpēc šis. Vienīgi, ko gribu uzsvērt par šīm ārsta zīmēm, kad jaunieši tās ārsta zīmes sniedz, un ja mums rodās šaubas, mūsu medmāsai ir tiesības, un viņa šīs tiesības arī izmanto, pārbauda, vai šī zīme nav viltota. Mums ir bijuši gadījumi, diemžēl ir bijuši gadījumi, kad šīs zīmes ir viltotas,
nu, tad mēs, protams, rīkojamies tālāk, informējam veselības inspekciju, kas viņiem uzrauga veselības tas dienests. Tā kā šīs zīmes mēs mūsu medmāsai ir tiesības pārbaudīt, ja ir aizdomas, ka viņas nav īstas. Jā, bet es piebildīšu, ja gadījumā grupas audzinātājs saka, ka viņš nepieņem elektronisko ārsta zīmi, tad viņš nedrīkstētu šādi teikt, jo tieši tāpat kā jebkura zīme, ja tā ir ar elektronisko parakstu un ja citā formātā viņas nav, tad ir jāpieņem. Ja es zinu, ka man ir vairāk audzinātāji nāk, viņi saka, mēs tādus nepieņemam. Jāpieņem. Jā. Mika uzraksts varbūt ir Elmāra kontakts par dienestu viesnīcu, ja? Var droši, e-pasta, telefons. Vēl jautājumu. Kur tu raksti? Kur tu Jā, kur raksti? tu raksti jautājumu? Ir. Skaidrs. Vēl ir Jā. kādi Tevēju arī varbūt, vai ne? Vari sūtīt manēju arī, lūdzu preci ierakstam. Nākamajā gadā tātad viņam ir jābūt ierakstam, ka viņš var strādāt pārtikas uzņēmumos ar pārtiku. To dakteri zina, tas ir noteikts ministru kabineta noteikumos, jebkuru ģimenes ārstam ir šī informācija. Vai lūdzu vēl būtu jautājumi? Varbūt mēs kādu palaidām, tur ir burzmā garām, tad rakstiet vēlreiz viņu. Nē, brauks uz leju, ja būs jauni. Vai esam uz kādu jautājumu neatbildējuši? Paldies, tiešām, paldies. Paldies, bet tiešām lūdzu, sadarbojamies visi kopā. Paldies jums. Jauku vakaru. Visu labu. Visu labu. Visu labi, paldies.